Autobusu pasažieru pārvadājumos šodien ir daudz problēmu. Iepirkumos daudz neskaidrību. Sastādītais konkursa nolikums ir ļoti neprofesionāls. Tas pieļauj dempinga cenu piedāvāšanu, tātad tirgus kropļošanu, kā arī nerēķinās ar citām uzņēmēju interesēm. Ar šādu pieeju netiek domāts par pasažieru ērtībām un nozares izaugsmi. Šobrīd ir virkne konkursu, kuri tiek slēgti par zemākajām cenām, kuri nenodrošina ne kvalitāti, ne arī nodrošina pasažieriem to, kas viņiem ir nepieciešams. Pie tam šobrīd notiek kārtējais konkursu izvērtējums, kurā atkal ir nosaukts milzīgi dempingotas cenas, kas apmēram ir 30% zem reālām cenām, ja, kas apdraud to, ka normāli uzņēmumi var dabūt darba apjomu un kvalitatīvi pildīt šos pasūtījumus. 24. novembrī notika diskusija darbinieku intereses pasažieru autopārvadājumu sektorā, problēmas un risinājumi, ko organizēja Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arotbiedrība Lakars sadarbībā ar Latvijas Brīvo arotbiedrību savienību. Pacēlās problēmas, ka arotbiedrība grib nodrošināt cilvēkiem normālu darba algu un nodokļu maksājumus un vispārējo. Kā ziniet, nesen presē diezgan plaši par Nordekas it kā streiku tika runāts. Ja? Un problēma ir ļoti vienkārša. Mēs piekritām tam, ka mēs esam gatavi šādu ģenerālu vienošanos ar arotbiedrību slēgt, bet tikai iesaistot trešo pusi satiksmes ministriju, jo mūsu bizness šobrīd ir saistīts ar valsts atbalstu, un ja šis atbalsts nav, tad, protams, nav iespējams nodrošināt cilvēkiem labas algas, kādām būtu jābūt. Un mūsu nozarē jau ir tāda problēma, ka mums 30% ir pensionēti cilvēki, kas strādā, un faktiski jaunu kadru pieplūdumu nav, jo mēs ar savām algām atpaliekam no apkārt esošajām algām. Vēl viena nopietna problēma ir tā, ka autopārvadājumu likumā tiek mēģināts iestrādāt jaunas normas par autoostu pakalpojumu apmaksu. Valsts grib ieekonomēt līdzekļus un iesaistīt pašvaldības autoostu finansēšanā. Bet pašvaldības diezgan skaidri pateikuši, ka papildus funkcijas bez papildus naudas viņi nav gatavi uzņemties, un mēs baidamies, ja šis likuma projekts aizies, tad vienkārši autoosts atkal paliks kā ķīlnieks un nesaņems par saviem pakalpojumiem naudu, un šie jūtīgie sociālie objekti, kur cilvēkiem ir iespēja tomēr labos apstākļos gaidīt autobusu, iekāpt, izkāpt, jo šie starplaiki paliek starp autobusiem aizvien lielāki, īpaši lauku apvidū, šiem maršrutiem, kur tiek virkne reisu noņemti. Būtisks materiālos zaudējumus sagādā nelegālie pasažieru pārvadātāji. Tiek radīti ievērojami zaudējumi tiem, kas tiesības veikt regulāras pasažieru pārvadājumus ieguvuši konkursa rezultātā, kā arī zaudējumi valstī, garām aizplūst nodokļi. Sarēķinot valstī kopumā, tie ir miljoni. Tas būtu jākontrolē valsts ieņēmumu dienestam, valsts darba inspekcijai un visbeidzot, te plašs darba lauks paveras arī valsts policijai. Lielās ierēģņu armijas jau gadiem nevar izskaust šo nelegālo biznesu. Faktiski valsts neko nav izdarījusi, lai šo situāciju atrisinātu. Kā zinām, arī šī Bauskas-Rīgas stāsts ir bezgalīgs. Gadus 20 tiek runāts par nelegāliem pārvadātājiem, kas šajā līnijā strādā. Pēdējā vēl trakāka problēma ir Rīga Iecava parādījusies. Tur pilnīgi atklāti nelegāla firma strādā ikdienā 4 autobusi ar visām šiltēm, ar visu acu priekšā veic šos pārvadājumus. Diemžēl ir spēcīgs lobijs no nelegālo darboņu puses. Nākotnē šīs lietas ir jāsakārto, lai attīstītu uzņēmējdarbību, lai pildītos budžeta plāns, ja, lai visi cilvēki iegūtu to kvalitāti, kādu viņi ir pelnījuši. Latvijas autoostu un reģionālo pārvadātāju asociācija ir iesniegusi savus priekšlikumus un cer, ka jaunā valdība patiešām pievērsīsies problēmas risināšanai pēc būtības.